viss sanāk ļoti labi. Apsargs ir darbā ieradies, un šobrīd mēs meklējam keponu speciālo. Un sāksim filmēt. Šobrīd ir 10:37, un vēl ir stundu palikusi, varam šeit padarīties. Nav ne mazākās jausmas, kas šodien notiek ar laikapstākļiem. Bet te ārā notiek, te ir vienkārši tāds kosmos. Es nevaru paskatīties kamerā, jo man sāp seja. Mēs esam tikuši tik tālu. Mēs sākām filmēt. Mašīna šobrīd atrodas... man slāp! Mašīna atrodas konteinerī. Mēs jau tikām, tūlīt jau sāku filmēt un sākās šitāds laiks. Bet pēc tam, kad taisam vēlreiz, tad uztaisīs pilnu vēlreiz. Šito tēmu vēlreiz. Jā. Jā, davai? Man tajā stūrī vislabāk varētu izskatīties, vai ne? Ko es taisīšu tagad? Viņš te brauks. Kāds jums varbūt novērot tam kā?
Kas teikt notiek? Viss normāli. Šodien izgāzām, šodien salauzām, tas jāsremontē. Viss normāli. Gan arī kā trasē. Radiniekos ir rallisti Liepājā. Un tad mēs izmantojām dzimtas sakažus, lai iekļūtu šodien nakts vidū. Nomainīt pa kluso riepu, sajūgu, kaut kādas siksnes vēl. Un lai rīt varētu braukt. Ļoti interesants projekts, kaut tāds nav bijis, tās lokācijas un vietas un diezgan liela daudzveidība. Lieliska komanda, reizēm nevar savākt, es piedod asumu. Tā kā man liekas, kad reizēm pēc plāņiem vakardienas ķibeli, tad šodien būs mierīgāk, bet šodien tā kā jāsaņemās, jāizdara viss līdz galam, lai būtu labs rezultāts. Trešā diena, pēdējā diena, mums ir 60% materiāls vēl jāuzfilmē, laiks ir palicis labāks, mašīna galvenais rūds, pa nakti džeki, visu sataisīja, atveda jaunu sajūgu no Rīgas, visu to izdarīja, maleči vienkārši zvēri, un tagad mēs mēģināsim lielā tempā visu sataisīt un finišēt šodien, jo vairāk laika mums nav tikai šodien. Tā kā ejam, skatīsimies, kas notiks. Tad sanāk, tas esi, pa labi, redzi tūru un aiz. Mēģināsim kaut ko sasist. Brauc, man bija skaidrs, zināms, ka būs kontakts par nulli, tiši par nulli. Pabeidzām filmēšanu! Kārs pats galvenais sensais aizbraucis ir jāizsūt viņam, kā tas viss tagad izskatās. Kad ir gājis jautri ar visām uguņošanām, ar salūtu beidzās un aplausiem visu. Ja, programma ir izpildīta. Šodien tos 60% es domāju, mēs esam izpildījuši to, kas pietrūkās un esam iedzinuši iekavēto.
būs labi. No, tā kaut kādīgi. Pēc pāris nedēļas atpakaļ Roberts, Robbieworks, kaut kā sakontaktējāmies un nāca klajā ģeniāla ideja pārdīties pa Liepājas ostu, pataisīt trikus. Ļoti atsaucīga. Liepājas ostas vadība iedeva mums, teiksim, tā zaļo gaismu gan arī visam. Gan ogļu terminālam, gan koku terminālam, gan graudu terminālam, gan vienkārši lieliem plačiem, gan kaut kādiem pārējais punktiem. Un, man liekas, ka diezgan liela daudzveidība dabujām. 3 dienu garumā cīnoties ar laika apstākļiem un vēl visādām mazām varbūt mašīnas ķibilēm, kas viss, man liekas, pieder pie lietas. Tā kā, es domāju, pilnas 3 dienas esam pavadījuši un šķiet rezultātam jābūt labam. Ir liels darbs un laiks ieguldīts, enerģija, tā kā domāju, ka pašaus ārā pēc kādām pāris 2-3 nedēļām pirms sezonas sākuma. Tad skatīsimies, tad jau skatītāji vērtēs mūsu darbu. Tiekamies nākamajā reizē. Viss scenārijs izfilmēja tapā Liepājas ostai. Liels paldies pilsētas ostai par to, ka mūs ielaid šeit. Par spīti tam, ka mēs varbūt mazliet šo to esam izārdījuši. Nu, teiksim, tur caurulis, tur mazliet tur pagals apskādējām, viss tā, bet tas viss pie lietas piedarās. Es ceru, ka jums patiks rezultāts un paldies jums, ka jūs mūs ielaid, jo fantastiska vieta. Tiešām tik foršā vietā vēl Liepājā, kaut esmu liepājnieks, vēl nebija filmējis, nu driftu noteikti. Tā kā baigi forši un liels paldies visai komandai, kas piedalījās. It sevišķi es gribu pieminēt Renāru Rosīti, kurš vairākas reizes gandrīz izkrīt no pikapa. Filmējot, jūs redzat tos ātros kadrus, tie ir viņa kadri. Viņš tiešām burtiski vairākas reizes izkrits, bija metru attālumā un es skatījos, kā brauc un tas džips tā kā mūk no tās drifta mašīnas un viņš šitā dek radās. Man liekas, viens no vienā brīdī tas vienkārši notiks. Es zinu, ka mēs netaisam tā kā filmas pēc tiem standartiem, kā to normāli cilvēki dara, bet mēs gribam to rezultātu, un tad mēs varbūt mazliet pāršājam pārstībai, bet es ceru, ka jums ļoti patiks un tiekamies tālāk kādos projektos. Paldies!